Tad vēl ir tāda lieta arī, kā nepadoties tumšajiem spēkiem. Jo, redziet, tad, kad cilvēki sāk pamosties, viņi sāk kaut ko saprast, kaut kas nav tā kā vajag, kaut kas ne tā kā notiek, kas te vispār notiek, viņi sāk kaut ko ieraudzīt, sāk kaut ko pamanīt. Līdz ar to jau arī tumšie spēki arī paliek viltīgāki, negantāki, jo tiek pamanīt viņu nedarbi, ja, ko viņi varbūt ar cilvēkiem dara, ar pasauli dara un tā tālāk. Un viņi kļūst vēl niknāki un vēl viltīgāki un izdomā vēl visādus brīnumus un trikus, ja, ko vēl var izdomāt. Un mums arī jāmēģina būt varbūt uzmanīgākiem, visu laiku sekot līdz savām domām. Tikko kā mūsu domās ienāk kaut kas nelabs, kaut kas negatīvs, kaut kas netik gaišs, ja? Uzreiz mēģināt kaut kā no tā atbrīvoties, tikt vaļā. Piemēram, es atceros arī kaut kāds labs teiciens bija, ja tavā prātā ienāk viena slikta doma, tad padomā pēc tam kādas 3 labas domas, ja? Un šitā te regulāri pielietojot tādu praksīti, ja? Mēs varam tā kā ietrenēt sevi, iemācīt sevi vai atradināt sevi no sliktām domām, ja? Tikko kā tu padomā kaut ko sliktu, padomā kaut ko labu. Tikko kā tu sajūti kaut ko sliktu, ja? Kādas negatīvas emocijas, skumīgums, dusmas, niknums, aizkaitinājums, vienalga, kā negatīva emocija. Arī mēģinu varbūt atcerēties kaut ko labu, gaišu, pozitīvu, kur tu jūties labi, kur tu tiešām, bija burvīga sajūta. Ja, lai var pārslēgties uz kaut ko pozitīvu. Un šitādā veidā mums ir visu laiku sev jāsako līdzi, ko mēs domājam, ja, kā mēs jūtamies, tā, lai tikko kā kaut kas negatīvs ienāk mūsu prātā, mūsu sajūtās, ja, lai mēs uzreiz tās varam novērst. Un tādā veidā mēs iemācīsimies, atradināsim sevi no negatīvām domām, iemācīsimies atbrīvoties no negatīvajām sajūtām, neļausim tām, kā sniega bumbai vēlties vēl vairāk, un lai tās kļūst vēl lielākas, ja. Kaut kā tā mīļa. Tātad tās ir 2 lietas, kurām mums būtu jāsako līdz mūsu domām un mūsu emocijām sajūtām. Un 3. lieta ir, tad, kad mēs jūtamies disharmoniski, noguruši, mums neko negribas darīt, mēs neko negribam, tāda depresīva sajūta, ja, nomākti, apātiski, miegains, fizisks nespēks. Tas nozīmē, ka, mēs jūtamies disharmoniski, ja? Nejūtamies labi. Un tas nozīmē, ka kaut kur, acīm redzot, kaut kas negatīvs ir iekļūs mūsos, ka kaut kur mūsu aurā, mūsu enerģētikā ir kaut kādi caurumi, pa kurām tiek iekšā negatīvas emocijas, negatīvas domas, kaut kas negatīvs. Un tāpēc arī tas liek mums tā justies. Un tātad kaut kas negatīvs ir iekļūst mūsos un kaut kur mūsu enerģētikā, mūsu aurā ir caurumi, pa kurām tiek iekšā. Un mums tie caurumi jāizlāp ir ciet. Un kā mēs to varam izdarīt? Piepildot sevi ar dievišķu gaismu un mīlestību. Veicot kādas meditācijas, kur
skaistais, mēs arī šo lietu varam izdarīt, un līdz ar to tas palīdzēs aiztaisīt tos caurums ciet, izlīdzināt visus mūsu ķermeņus, un arī pie reizītes tādās meditācijās mēs varam arī izlikt sev tādu kā aizsardzību. Nu, to var arī iztēlojoties, ja, kad ap sevi mēs tā kā ieterpjam sevi tādā kā kūniņā, kā kaut kādā balonā, ja, vai nu, to var jebkādā veidā iztēloties, ja, ka mēs tā kā ap sevi izveidojam arī kaut kādu veidu aizsardzību, ja, lai nekas slikts, nekas negatīvs netiek mums klāt. Lai mēs varam saglabāt sevi dievišķo gaismu, mīlestību, gaiši pozitīvas domas, gaiši pozitīvas sajūtas, un lai mēs jūtamies labi. Un ja mēs jutīsimies labi, ja mūsos būs laba, gaiša, pozitīva enerģija, tad mēs arī to izstarosim, jo mēs visi esam arī kā saulītes. Jā, kas no mums nāk ārā, kas ir mūsos iekšā, tas arī nāk no mums ārā. Un to mēs arī izstarojam. Nu, un ja mēs būsim gaiši, piepildīti ar mīlestību, ar gaišo labo, tad to mēs arī izstarosim. Un pēc tam sāksies darboties arī citi likumi. Jā, ka līdzīgs pievelk līdzīgu. Tad sāks pie mums pievilkties tādu pašu veida cilvēki. Gaiši, pozitīvi, mīlestības piepildīti. Un tā mēs varam sākt mainīt savu vidi, cilvēkus sev apkārt. Pie jums paliks tie cilvēki, kādus jūs pievelkat. Un, jā. Un nesen arī lasīju kaut kādu citātiņu, ja? Nu, ļoti labs citātiņš, ja? Esi tik pozitīvs, ja? Lai negatīvi cilvēki nevēlas būt tev līdzās. Nu, mērķis, uz ko iet, vai ne? Tā kā tā.